Un jau pēc pāris minūtēm šeit uz lielās skatuves jūsu priekā pulcēsies koris auga. Pēc pāris minūtēm lielās skatuves. Tātad Latvijas Universitātes absolventu klubs ir dibināts pirms pusotra gada. Tas apvieno dažādu paudžu absolventus. Cilvēkus, kuriem ir interesanti satikties, cilvēkus, kuri grib kaut ko mainīt, cilvēki, kuri grib celt savu diplomu vērtību. Katrs cilvēks ir iegūst kaut kādu izglītību, katrs cilvēks ir ar kaut kādu savu pieredzi. Un mēs redzam, ka absolventi ir tas resurs, kas var universitātei palīdzēt kļūt labākai. Ne tikai formāli sniedzot kaut kādus priekšlikumus un kritizējot, bet arī darot kaut ko jēgpilnu. Un, manuprāt, viens no piemēriem, kā darīt, ir izveidot skaistas vietas, kuras cilvēki grib apmeklēt, jo cilvēkiem patīk, ka kaut kas notiek, nevis par kaut ko runā. Vai ne, Līva? Jā. Absolventu klubs, pirmā absolventu diena, botaniskā dārzā, skaists laiks, daudz cilvēku, cilvēki ir priecīgi. Kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka mēs gribam satikties, mēs gribam izveidot šo mūsu tikšanās vietu. Kāpēc taka? Tāpēc, ka taka ir botaniskā dārza dabiska sastāvdaļa. Takā ir dažādi vidas objekti. Takā ir bruģis, kas nekad nebeidzās, kur katrs absolvents var ielikt savu nospiedumu. Takā ir baseins, takā ir lieliska vieta, kur atpūsties, dažādi zviļņi, takā ir zvilnis ozolapas formā un takā ir zaļais teātris. Ko var darīt zaļajā teātrī? Zaļajā teātrī var fotografēties kāzām, zaļajā teātrī var fotografēties izlaidumam, zaļajā teātrī var sēdēt un pļāpāt, zaļajā teātrī var sēdēt un ēst, zaļajā teātrī var sēdēt un spēlēt teātri. Zaļajā teātrī var darīt daudz dažādas lietas. Ziedojiet takai un satiksimies nākošajā mūsu tikšanās vietā. Šī ir darbnīca, kur var iesēt zāli savam kaķēnam. Un tad, ja tā zālīte labi izaug, tad viņi izskatīsies šitā. Un tad viņi varēs kaķis ēst, lai pēc tam varētu tikt no spalvām vaļā. Un tad bērni katrs uztais savu karodziņu personalizēto, uzzīmē vai nu kaķēnu, vai arī citi te ir zīmējuši puķes, vai arī parakstījušies, vai arī var uz novēlējumu uzrakstīt manam kaķim Keksiņam. Nu, lūk, un tad šodien es veicu arī pētījumu, kādi trauciņi bērniem labāk patīk, vai tāds ekoloģiskais kartona vai plastmasas. Un mēs, protams, bērniem piedāvājam izvēlēties kartona trauciņu, jo šis trauciņš ir tātad ekoloģisks, kas nozīmē, ka viņš pats arī pēc tam pārstrādāsies un, nu jā, izglītojam jauniešus. Tad te ir zeme, var pats apbērt ar zemi, pēc tam mēs ieberam sēkliņas, protams, aplaistam, padzirdam, un tad, nu, teiksim, tie, kuriem nav mājās kaķi, tad tie māsas uz sacensībām, kam ātrāk izaugs tā zālīte. Nu, lūk, tā kā. Aicinām jūs dziedāt līdzi. Nu, vismaz cik jūs varat. Ārkārtīgi skanīgās balsīs, protams. Kā jau es pieminēju, tad gatavošanās, protams, mums nācīja noris runāt parāds un jau ļoti ilgi. Mēs ārkārtīgi gribam šodien nodziedāt pie dziesmas, jo mēs atnākot uz botanisko dārzu šeit šodien uzvinājām, jo sākušas ziedēt ievas. Un, ja jūs pagaraties tur, tad viss... Es izvēlējos filozofijas mācību novirzienu, jo tā teikt, filo un sofija, tas ir sengrieķu vārdu salikums, kas nozīmē viedības, jeb gudrības mīlestību. Un gluži sekojot šiem vārdiem, arī es vēlos atrast gudrību un to iemīlēt. Sveiki! Var pieregistrēties vai kas jādara pie
Jūs arī bioloģijas fakultāti beidzis? Jā, jūs varat paņemt rāpulīt rokās. Droši. Un cik viņš? Tātad iedomāsimies, vai kāds no jums zina, kas ir bioloģijas? Jo baktērijas parasti man neiedot. Viņa paprast kaut kā balta, es jau biju zaļais. Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas toreiz bija tāda. Ir joprojām. 1000 kājas tas ir? Jā. 100 kājām uz vienu posmu ir 2 kājas, bet viņam ir 4. Tad viņš ir 1000 kājas. Super. Jūs varbūt vēlaties nopelnīt piesprādīto uzdevumu. Un kas man jāizdara? Nu, jānosauc kāds populārs biologs Latvijā. Indriks, mužnieks? Jā, varbūt vēl kādu, ja esat nosaukt. Kāda biologs? Jā, nu varat paņemt. Pa daudz Kalvados ierāvis. Jā, var paņemt? Jā. Tūlīt. Kas tāds ir? Madagaskars šņācēpis. Pārauguši zemesveidi. Iedzert, sačukne. Bet kas vēl ir? Kāda problēma atkāpjas risināt? Dušā nav ūdens. Dušā! Arī mēs visi esam saistīti. Tāpēc, nu, kā, esam vienoti visi vienā, lai gan cilvēki par to bieži aizmirst. Kā nekā bija 23. Parādi, kas tev tur ir? Tas jau integrālīts. Kad uzsver spēlēs, teiksim, to 10 dienas parādīt televīziju, un pēc tam palaiž internetā, vairāk sēž atkārtā viņam, kā paskatīties. 21 minūtes. Es esmu bioloģijas students, un kā jūs visi zināt, mūs veido ogakuls, kas ir radies 14 miljardus atpakaļ. Un mēs šeit esam tagad. Mēs studējam dažādas lietas, jā. Katram vienkārši no pirmām kārtām padodās kaut kas savs, jā. Citam mūzika, citam māksla, citam matemātika. Otrais, nu, protams, kas man, piemēram, matemātikā izšķiet tās loģisks un sakārtots. Dārgie rīdzinieki, šajā skaistajā absolventu dienas vakarā, kurā mēs svinām zinātni un tās sasniegumus, mēs aicinām arī jums uzsākt savu ceļu pretī zinātnei un jau nākamajā dienā, vai pat šovakar, sākt lasīt kādu grāmatu, vai tā būtu tā literatūra, vai tā būtu tā enciklopēdija. Galvenais sākt lasīt, un jo ātrāk un jo vairāk mums uzkrāsim zināšanas, jo vairāk arī Latvija paliks kopumā gudrā. Novēlu, lai šajā jaukajā pavasara dienā mēs domātu vairāk par pozitīvo, par skaisto, un tuvojas sesijas laiks. Kas var būt pozitīvāk? Es novēlu visiem labi nolikt sesiju un izbaudīt vasaru. Tas ir popkorna. Lai tā kā visiem rīdziniekiem ir labs prāts, lai sirdīs siltums un lai saticība ģimenē un laba veselība, protams. Paldies. Ko mēs varētu veltīt rīdziniekiem labi? Tas sākums? Maskavas ielas brūģi, ejot augsti to. Grūti svešiem saprast, kas gan šajās ielās, vai vispār kādam tūs un mājīgs kādēļ tūs. Par daudzies pārdēļnes un patiesības tas 15. trolejbus jau leģendārs. Pie baznīcas sēž bērni akmeņos, kas metā, pieturās ar suņiem mečiālu loku. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas. Tas nav pareizs Vēlreiz tāpēc. Tā daļa Rīgas, tā daļa
manas vijas sarežģītas, līdz galam nepazītas, tā dara Rīgas, tā dara manas vijas sarežģītas. Vēlreiz. Un neaizliet, cik daudz vīna jau izdzēri. Cik? Iekšā ir metālisko jonu šķīdums, šeit konkrēti ir litija jonu šķīdums. Un mēs redzam skaisti sarkanu nokrāsu. Kas ir sarkanā krāsa? Tas ir tieši litija joni. Šeit mēs varam novērot zaļu krāsojumu. Tas paslēpies varš. Tas ir viss. Būtībā tur ir ūdens ar stikla šķīdumu, kuros tiek nest iekšā ķīmisko sāļu kristāli. Tu, protams, attīsties, perskīrijas jāattīsties, protams, arī profesionāli. Mums ir tiešā saite ar galvenajiem spēkiem, kas regulē pasaules norises, jo jau senie ķīnieši, nu žēl, tie sociālā zinātnes nav vēsturnieki pakal. Vēsturnieki ir, nu jā, bet senie ķīnieši jau zināja, ka priekšniecības galvenais uzdevums ir nodrošināt labu klimatu, labus laika apstākļus. Viss pārējais notiek jau pats no sevis. To mēs esam vismaz šodien izdarījuši. Kā jūs saprotiet, ka priekšniecība ir laba. Es domāju, protams, absolventu klubu priekšniecība, neko citu. Labākie vēlējumi rīdzniekiem no juridiskās fakultātes. Vai kāds viņu grib pārsaukt? 42 eiro. 44 eiro par Mārci Auziņu ar tēju. 44 eiro. Vai kāds sola 50? Novēlēm, lai šādas tikšanas notiktu regulāri un kuplākā skaita cilvēki nāktu un aktīvāku reklāmu tam pasākumiem. Bet pēc filologa fakultātes pabeigšanas mēs zinām to, ka mēs neko nezinām. Patiesībā. Kā pateica Sokrāts. Es nevaru runāt. Es varu runāt? Šajā skaistajā vakarā no Botāniskā dārza novēlam rīdzniekiem, lai viss izdodas, lai vasara pienāk ātri un vairs nesniegs sniegs un tādas lietas.